Sveiki, draugi, makšķernieki! Pagājušreiz man blakus stāvēja Jānis. Šodien stāv blakus Gins. Sveiks! Čau! Gintonkoli. Čau! Nu, Jā, tautas mākslinieks. pagodini uzreiz jau. Jā, nu, protams. Skaisti. Kā būtu, ka tu kādu asarīti noķertu? Zini kā, tas jau būtu dikti feini, jo tā sajūta, lai arī kā tas dīvaini nesakristu. Man pirms tu man piezvanīji, man dzīva doma, ka man ir tagad palikušas pāris brīvas dienas līdz sezonas sākumam. Šausmīgi gribētu aizbraukt uz copu. Redz, kā tur visams uzreiz man iedeva signālu, un es sēžu un jāpazvanu. Nu, Tā lieta. Bija tā doma, jā. Bet, klausies, man ir makšķers, bet tev kāti nav. Tu esi paņēmis tikai vienu poli. Vienu. Kaut kur bija mums sarunā bija misunderstandings, kā latviski saka, un es esmu veiksmīgi paņēmis vienu līdzi. Bet es saprotu, te jau nav vienkārši te veči tā nopietni brauc. Saka, tur vajag, vienu jāliek mikrēnu, vienu jāliek woblerītim. Woblerītim, tur vai vēl kaut rotiņam, nu kaut kam smagākam. Jā, nu re. Te man ir, kā tu vispār ir interesanti. Tūlīt skatieties, kā tu ir ļoti interesanti. Āva, jaunie kāti. Raimunds iedeva man patestēt kātu. Es viņu tagad iedošu tev. Es viņu neesmu makšķerējis pats. Bet zini, kur ir tā lieta? Šitas kāds ir 4 reizes dārgāks par manu kātu. To noteikti vajadzēja pateikt. Re, kur viņš taisās vaļā šitā, redzi? Tāpēc, ka viņam tā blanka ir tā kā vienā gabalā. Teikt, viendaļīgi, jā. Nu, tā sanāca, nu. Cerams, ka nesalauzīs. Dikti cerēsim. Man teica, ka viņš esot, te ir titāna šķiedras iekšā, jā? Un te viņš ir izturīgāks. Netestējams. Nemēģinam tā kā iespējams, ka viņi pat nesalauzīs. Nemēģinam pāriet pāri un saprat, upsī. Jo es jau esmu čalis, nu, asaras ķeru ar rotiņu un varbūt ar kādu mazu gumīņu. Jā. Nu, esmu ķēris. Jo es nekad dzīvē vairāk par 15 asariem vienā copē neesmu noķēris. Tad man liekas, ka es esmu bijis vienkārši fenomenālā copē jau. Re, kur fluorokarbons. Jā. Nu, 0,2. Nu, tas ir tāds resnāks. Jā. Nu, resnāk pa 0,2 nevajag. Kāpēc viņš ir vajadzīgs? Īstenībā, tagad tev tā zivs ir pavisam tuvu, pītā aukla nestiepjās vispār. Jā. Un to asari var izraut ārā. Izraut ārā āķi no lūpas, jā. Tu mauc tur pa akmeņiem, gliemežiem, nu, kur tas māneklis skrien cauri, tur caur visādiem džungļiem. Pītā aukla sevišķi plāna, viņa jau nav izturīga, tieši uz abrazīvu. Fluorokarbons, viņš ļoti izturīgs uz to ir. Jā. Arī tā, kad ir kaut kāds stiprs sitiens vai kaut kas, tev nebūs tā, ka tev norauz. Tev tomēr dod to amortizāciju. Patur tagad šito. Neatšķēris, tu nevari nogriezt plānu auklu. Viņa bēg visu laiku, jā? No šitām ir tādi mikro zobiņi, tad ir... Bez variantiem. Tu jau viņu vari, pasies, kā nogriezt. Paliek aukla. Paliek visādi mēsli. Varbūt arī benčiki. Kur tu viņus metīsi? Viņu rekrutēja miskastīti. Iedomājies? Pat tik tālu jau ir. Izdomājuši, jā. Redzi, ārzemēs tā street fishing kultūra viņiem ir baigi augstā. Tad tu nevar tā mēslot. Mums jau arī nevajadzētu, vai ne? Nevajadzētu. Un šitas tāds interesants, redzi, šiks. Bet viņš ar to ir labāks ar to, ka tev nav speciāli jātaisa vai kaut ko iebāz un nekas nepūšās ārā. Nu jā, tāpatās arī kaut kāds vecas tās gumijas vai džiggalvas, kaut kādas svina sevišķi. Galīgi jau tā nevajag viņus mest ūdenī. Klausies, viss gan. Gan braucam iekšā. Jā? Tas plāns ir tāds, vismaz kā es gribētu šodien to asaru ķert. Faktiski mēs esam seklā līcī, iešu ar pedāli. Tam mums tur vēl ir aparāts priekšā, kas ļaunais skaneris, kas visu skanē, kas redz. Bet tas ir praktiski īstenībā. Tas ir tāpēc, lai būtu interesantāk jums. Cerams, ka mēs iefilmēsim, mēs varēsim redzēt, kā asarītis tur skrien pakaļ, teiksim. Tas tā interesanti, jā. Faktiski šitā vienkārši iesim pa seklam un taustīsimies. Kaut kāda jauna mūzika faktiski. Es jau saprotu, atbraucu tagad. Es saprotu izklaidēt. Kā balta lapa, un es tagad gribu saprast,
kā tas ir jādara, nu vismaz nojausmas līmenī. Jo makšķernieki jau, kā mēs zinām, mēs esam ļoti, ļoti daudzi, bet vai mēs mākam zivu noķert, tur tas stāsts. Es tāpēc esmu šeit. Tas četrbaits ir ar to, ka viņam tās ūsas un tas tā lapiņa. Jā, nu tā lapiņa iet šitā te Tā ir strobeli? Jā. Duļi? Cienītais kungs, vai jūs pagājuši gadu skatījāties Copes garšu, kur mēs ķērām 40 centimetrīgas asaras, ja? Jūs varat parakstīties uz kanālu, ja? un noskatīties, tur visi pa četrbaitiem, bet atkārtojot tēmu, jā, nu viņš ir tāds aktīvs māneklis, šobrīd ļoti populārs, nu viņš jau, es teiktu tā, viņš ir kaut kas līdzīgs īstenībā rotiņam, tikai viņam ir priekšrocības, ka viņš arī diezgan labi iet caur zālēm. Nu, jau viņam priekšā šitas te. Jā. Un viņš ņem aktīvu zivi, nu, visādi, nu, lielākus asarus un līdakus. Mēs esam vienīgie, kam gribās asari. Nu, redz kā, tā jau ir īstā vieta. Man, pieksim, patīk, ka man tā mikra ir. Nu, paldies, turiet. Paga, no. Citreiz ir tā, ka ar to mikriņu var dabūt vēl kādu asarīti. Un kas ar to krāsu ir? Un tagad tavs viedoklis, jo cik ir dzirdēts, tie vīri runā, ka pilnīgi pie kājas ir krāsa, pilnīgi tā. Viens saka, nē, tieši vai krāsa. Kā ir īsti pēc tavām domām? Nav baigi nozīme, bet redzi, tur jau ir tā nianse. Ir starpība, vai mēs runājam pa asarīti, vai mēs runājam tur pa kaut kādu pelaģiskās līdakas ķeršanu vai zandartu. Jā. Tas UV krāsiņu, tas tur dod. Nu, protams, kad asarīts tam, ja runa pa mikroģignu, tad viņš viņu redz. Ja? Tad nav tā kā, ja viņam, ka tu wobleri laidi, ja, nu, pa līdaku. Ja? Nu, viņi jau skatās virsū un viņi redz woblerim tikai dibenu. Ja? Tur jau nekāda krāsa nebūs. Nu, tā kā es teiktu, ja tu man prasi, tad asarim droši vien, ka drusku ir nozīme. Nu tā, lai neteikt, ka galīgi nav. Pa citiem kategorijām tur es drīzāk teiktu, ka baigā nozīme nav. Tā, Labi. šitas mums ir. Un šito tu nolieci patās to kastīti. Tajā mēs visu kaut ko mainīsim. Un stāsts par pirmo metienu. Tas ir bullshits vai tas ir normāli? Gadās. Vispār ir bijis, jā, kaut kā ir bijis tā, ka pirmajā metienā ir un pēc tam vairs nekā nav. Nu, piemēram, tu aizbrauc uz Copi, tu tā kā brauc uz savu labāko vietu parasti. Nu jā. Un tad, kad dzīves neķerās, nu, bet tajā labākajā vietā vismaz kāda ir. Nu, tā ir parasti, nu, ja tā vieta riktīgi labi, pat arī neķerās. Un tad tu faktiski aizbrauc uz labāko vietu, un mēs zinām, ka principā, ja tās zivs paņemšana ir, nu, pa lielākā daļā viņa arī uzreiz paņem. Nu, tas sanāk, ka tev saliekās pirmajā metienā. Nu, ja tu aizbrauc un dabū tev pēc kā tu brauc. Nu, ja tu brauc uz labāko vietu un pēc aktīvās tā. Nu jā, super. Šo, aiziet, nav ko. Bremze ir kāda? Bremze bišķiņ cietāk, vai ne? Bišķi vajag domā. Pakāž kustās kā traks. Jā, redz, viņš tā iet tā kā traks. Kā cūciši. Jā. Periodiski uznāk tie trakumi, ka viņi baigi ņem, vai kas tas, ar ko tas saistīts ir? Jā, asarim ir tā, ka viņiem ir, redz, arī vēl satrakojās barā. Asars šausmīgi skaudīgi zivs. Jā. Tos lielos ir grūtāk noķert, jo viņi viens vai divi tur, jā. Tie mazie parasti baros, un tā, ka viņš redz viens asars, ka cits skrien pakaļ, tad tam arī vajag. Nu, tad viņi tīra uz skaudību tur. Maziņš. Es teicu, ka tur ir, es redzēju, ka tur ir maziņš. Es atvainojos. Eju, pasties! Man arī. Duplet! Jā, bet klausies, tu esi noķēris. Redz uz šito brīnumu to. Viņš ar otro reizi, viņš saprat, nē, jāņem ir. Viņš gribēja vienkārši kadrā tikt, viņš ir čalis, kuram patīk zīmēties. Nu, gan no šitādiem jau nav ko lielīties. Bet, nu, redzi, vismaz ir pirmā zivs un galvenais, ka reizē, ne? Ne? Atrodie viņu. Priekā. Paldies tev, mazais. Nu, kā saka, ar to sāksim. Tavs skaudību. Nu, šitas man tālumā. Bet tāds balts? Nu jā, redz, viņi salīdzinoši nesen te ir iepeldējuši, saucamie jūrnieki. Bet tas ir? Bet maziņi. Nē, redz, šitie, protams, ir maziņi priekš izmēra. Kas ar to jūru ir? Viņi tur dzīvo? Viņi tur aiziet saēsties? Ko viņi tur dara? Jā, nu viņi skrien līdzi tām reņģiem un salakām. Aiziet sēdās pa nāk apakaļā. Jā, bet tev tur ir noēst. Nu, tagad man tikko nokod. Nu, re. Aiznes? Šis izstāsts bija smukāk pumpē. Paldies. Čau, Tomi. Pavisam maziņam esot
Skrundas pusē. Tur bija tāda milzīga, nu vēl joprojām ir zivsaimniecība. Un tad tur ar lazdas kātu, ar stārķis pauvu, ar no medību patronām vecātēvu no renkuļiem izsit svinu. Āķi kaut kādi jau tur bija, tad no tīkla vecajiem tiem pludiņiem grieza tā, lai būtu pavisam smuku. Un tā arī sēdēja uz karpām, uz karūsām. Un tā tas lēnām sākās. Tagad tu satiec šī tādus cilvēkus. Viņiem šī tādas laivas ir visādi. Kuram makšiniekam negribās būt pa ģenerāli, vai ne? Nu, meistari, kas mums tur ir? Nu, pagaidām visas zivis aizpūst. Viss. Jāmeklē. Nu, tagad sākās tā copa. Es dzirdēju, tu tur teici par laivām, aparotēm, bet nu tev to zivi jāatrod tāpatās ir. Nu, protams. Ar galvu Nu, vai ar pakaļ. Tā ir lielais jau nāk. Nu, nav tāds pats. Bet viņš arī, tas, ko tu teici, viņš paņem. Tu viņam ļauj, tā kā jūt, ka grābstās vēl ļauj, tad tiks un višķi un ir. Viņš ir smuki pumpē. Nu, tā. Uzgrāveļa kungs. Jā, un tur tā ir labs sastāvs. Jā, nomēr muš, ka tu dabūji, tūlīt būsi šo te balviņu. Nu, nebūs. Man laikam jau nē. Nē. Bet interesi pēc nomēram. Jā, tūlīt izņemsim auskariņu. Diekiņu šitinamē, jā? Nu, bet tas taču ir 30, 29,5 un ja tā kā nopaļo, kā te sacensībās nopaļo, tad tas ir tīrs 30-nieks. Viņam pakas, redzi, viņam pakas, tu to galvu pakas un tā viņš ir. Mēs jau var, ka mums ir, ja mums pareizi pakas galvu, tad mēs ir priecīgi dusmīgi. Tā ir, jā. Viņš uzvilkās, tāpēc Nu, forši. Skaisti. Kači! Re, pasarēm mēs dodam copas garšas zeķis. Un tie, kas mani pazīst, saprot, cik es esmu stāvā savas, vai es esmu ķerts uz divām lietām, uz cepuriem un zeķiem. Jā? Man saka, cepurus vēl var redzēt, bet zeķis taču neredz. Es saku, bet es te redzu, es te zinu. Nu, vienkārši izcili, slapi roki. Super! Nu, karču viss skaidrs, var braukt mājās. Es iemācījies ar mikriņu ķert. Tagad jau ir āķis lūpā, tagad ir garša. Nu, tagad ir sāksies. Tagad viss, tagad es nebraukšu prom. Tagad tu lūksies. Ja, nu varbūt tomēr. Ka jāatzīst, ka laikam kādam asarim vasarā tas Wolfram spīdījums varētu būt, ka drusku labāk pat ir. Nu, es pēdējā laikā ķeru uz tieši mikroģigām uz Wolframiņu. Nu, kaut kā liekas, kad sākumā teica cilvēki, kad it kā viņš tur skan, kad atcitās pret akmeņiem. Es domāju, ka tas tieši kā reiz nav. Pasies, kā viņš iesūcās. Bet viņš te patās galvenais, viņš atnāca. Viņš nāca, viņš uzbakstīja. Bet tev tak ir īstenībā tās rokas īstās. Viņš uzbakstīja kādas 3 reizes. To mikriņu, protams, ka viņš uzreiz klūp virsū. Uz woblerīti pagaidām nē. Tas smuks ir, šis ir smuks. Nu, nav. Viņš tā šķīvi nāca, tāpēc likās, ka ir. Kāds smukulīts, ne? Lai iet. Lūkš. Man ļoti patīk copi. Ir, jā. Ļoti. Tīpa vecajā vietā nebija, bet bija tad bišķi tālāk. Tagad ir nākamais uzdevums meklēt tos lielos. Bet tā arī ir, ja, ka tie lielie tusē vairāk vai mazāk, nav tādos baros kā šitādi. Tas ir saistīts ar to, viņš viņus izdzenā, lai viņam paikni zin kā, teiksim, tas, tāds izmērs, tur 26, tie ir tādi cerīgs izmērs, ka tev var iekrist arī lielas. Jā. Ja galīgi sīkai nāk tev, teiksim, tur uz metienu tādu galīgi, tad droši vien, ka nav jēga tur mocīties. Nē, bet šajā gadījumā runājot par ķīsi, par cik mēs neķeram uz relēju, bet vairāk tur pa zālēm, tad vienkārši tev jākustās, kamēr tu uzduries. Ja tā laimīte tev būs devusi, tad atradīs. Bet labāk montāžā likt ir ar to kustīgo galvu, ja? Teiksim, ja tu taisi tādu lēkājošo, tad jā. Ja grib skrāpēt pa gruntu, tad īstenībā fiksētā džigāla labāk ir. Jo viņi iet šitā. Jā, vienot sakot, ja tu šitā dancini, tad kustīgo, ja skrāpē, tad džigāli cietā. Tā vismaz es.
Teiksim, tur Liepājā, kur tur vajag skrāpēt, kuriem šausmīgi patīk, ka tur kaut kas rāpo pa grundu, tur šitāda lēkāšana nedara. Tur viņam vajag skrāpēt. Nu, kā ielicināja. Ielec tieši mutītē. Nav liels, bet ir. Bibīts. Tirīju. Ielaidīsim taipusē maziņos, laižam taipusē, un tur nāks lielie. Visus mazos izķer, saber taipusē. Kā saka, ēd no rokas. Man baigi patīk. Asarīts jau tika foršs. Jautri ķert viņu, ka ķerā. Šitāds te, sesks. Novilka nost un baigi ēdīs nost. To gumiju? Nu jā. Nu, bet viņi jau tur... Piedirs man plaukst un aizgāja. Tā ir tā pateicība. Paldies, viņš saka. Tā spola. Tev jau tā ierēcās, ka tur muteri paņēma uz ķipa. Lasas tīn ārā. Mazais māneklīts, čaters skrien. Bet neviens viņam neskrien līdzi. Redzēja, kur zivs zem mums. Bet tā gumija taču ir nenormāli universāls. Es jau dzirdēju, ka vīri jau uz gumiju arī foreles ķerot. Tā jau ar to gumiju vislabāk. Ar viņu var visvairāk tā kā noķert, pārsvarā jau. Bet ja tu gribi kaut kādu lielāku un tādu, tad tā gadās, kad uz wobleri vai uz tiem pašiem čateriem būs daudz labāk. Šitien te ir reku kāns tā iet. Zi? Vai nu? Tad pazūd tas pavadiens un tad tagad būs straglis. Tagad tev būs tikai beigās pašās. Tas ir foršs. Es ārā man tādas lietas pagaidām nebaida. Un es jau esmu priecīgs. Es jau esmu noķēris daudz asaras. Bija jau forši. Priekš manis. Protams, arī priekš manis. Jā, baigi. Vispār es skatījos prognozē, ķipa tur kaut kāda saulīte. Un klausies, šitas ir tā kā jau operators vainīgs. Es ar viņu iepriekšreiz arī biju, mēs gatavojāmies uz saulrietu tur pilnīgi maiciņās. Un beigās tas viss beidzās ar purgu. Ar puteni. Ar puteni, jā. Tas ir ārprāts. Vakar copīt viņa teica. Kurš neticēja, kad asari pa nakti ķerā? Un tā copi neparedzama, tas ir taču. Kāds man kaut ko zvana? Man nav laika, es makšķerēju. Ko viņi man zvana? Kamēr mēs braucam, atcerieties, ka 31. augustā uz AB Dambi būs makšķerēšanas kartes LV pasākums, festivāls ģimenēm, vai pareizāk sakot, makšķerēšanas festivāls ģimenēm. Tā kā esat visi laipni aicināti ar ģimenēm, ar bērniem. Kamēr mēs braucam, rekur ir neliela atskaitīta no pasākuma, kas bija Jelgavā. Festivāla mājvieta principā arī ir Jelgava. Festivāla idejas autori ir vietējie copes entuziasti Jānis Cirsis un Kārlis Goldmans. Pasākums notika jau 6. reizi kopā ar makšķerēšanas karti. Un ļoti patīkami redzēt, ka gadu no gada ģimenes atgriežas. Mēs esam paņēmuši kādas 60 makšķeres. Cilvēki priecīgi, laiks ir labs un zivis arī ķerās. Iedēs zivis! Tā meitene noķer! Es nezinu.
Es kaut kā viņu noķēru. Tā nav bail, kad sakodīs viši. Lasis ir viena no tām zivīm, kas pastāvīgi dzīvo jūrā, bet uz nārstu dodas iekšzemē, kuras arī dzīvo jūrā. Jā. Emīls Kokorevičs atnes šodien keitečus. Viņš saka, ka viņam nestrādā, viņas nepatīk. Uztaisīsim kokādīgu līdaku mānekli no šitā te. Šito visu darām tāpēc, lai netiek izmest laukā mānekļi. Kaut kur neaizbrauc uz Bietliņiem vai uz kurieni. Jauns keitečs. Jā, mēs uz šo festivālu ar meitu atbraucām kopā no Jaunolainas. Es pavisam nejauši uzzināju, kaut kā vienu vakaru ieslēdzu televizoru, pastījos to raidījumu vakarā, un tad tur tā kā bija reklāma šo pasākumu. Mēs skatāmies Stopes garšu, jo ķēra lielas zivis un stāsta daudz ko interesantu. Nu, es mēģināšu šodien uz dropšu kaut kādu asari. Mēs ar šito čali vienmēr esam gājuši copēt jau kādus 3 gadus. Citreiz mēs tur dabūnām pa 30 centimetrīgiem asariem. Tā kā ar spinningošanu tā kā aizraujos, bet tas tie rezultāti izpaliek un vienkārši jūt, ka kaut kas pietrūkst, un tad, kur varētu kaut kādu tā kā profesionāli kaut kādus tur vairāk visādus knifiņus, sīkumus visādus tur. Vajag nevis nosaukt to par spinningošanu, bet nosaukt to par spinningot asarus. Un tad iet tam cauri. Spinningot līdekas. Tad nevis vienkārši iet spinningot, bet konkrētu sugu. Tev pēc tām 3 reizēm jau būs kaut kāds saraksts galvā. Kādus vajag tos mānekļus, cik svarus, kāds traumē, tas viss strādā. Paldies visiem šodien par pacietību, jo man liekas, makšķernieki bija šodien tik daudz kā nekad. Prieks par lomiem, un es ceru, ka arī šis pasākums ir kā viena no atslēgām, lai makšķernieku saimē ar vien piepulcējas jauni makšķernieki. Un tiekamies pie ūdeņiem arī nākamā gadā. Bet tai ķīķerī tu redz arī to plus mīnus, cik tālu tā zāle ir, ja? Jā, nu viņš jau man te ir metri ir sadalīts, jā. Bet reku pa apakšu, redz šitie te, un šitie te gan tie varētu būt asaru ķipa. Ot viņiem te uz priekšu jāuzmet ir. Tad citu var arī likt šitā. Šitā arī mēdz likt. Vienkārši. Jā. Pagrābt aiz astes un nostiet. Šitā ir tāda tehnoloģija, ka tu viņu šitā arī var. Ne? Ir. Jā, bet tā ir draudzene. Tāpēc arī nav asari. Tā ir draudzenīte. Līdecēns. Smeļam? Uzēdās. Savarā! O! Smuka arī nokrit į ūdeni. Paldies. Ups. Šī tik liela asari. Vai tas ir tik liela asara vispār ir? Pār vajadzētu. Zini, cik lielas asaras noķēri? Cik tu noķēri lielākā? Vispār mūžā? 49 vai 51? Tad tas nav Latvijā. Nu jā. Es domāju, ka tur kartumu pieķēras. Jā. Un kā vajag, tad ir šitā. Attais. Smeļ. Un... Višs? Šitas jau ir bišķi cerīgāks. Es nomainīju arī gumiju. Tu tur iet. Es sabūros ritīgi. Viņš ir pieskaņojies tavam kreklam. Tad tur ņēma vēl kāds vai te viens? Nē, bet viņš uzreiz, kā iemet uzreiz gandrīz. Negrims, ne? Jā, tad bija tā, ka uzreiz uzsit. Jo es uz Andartiem man tik maz bijusi iespēja būt. Bet baltās zivis tur tā kā tur kaut kādas tās, ne? Nu, baigi tā. Spinning, vai? Jā, man tāda aktīva tāds sopa patīk. Es arī šogad pirmo reizi aizbraucu līdz māsītes vīram pa mežā, pa upītēm pastaigāt, kādu foreli pabaidīt. Un es pat esmu vienu noķēris. Ew, līdaka. Tā ir līdaka. Aķ, nodila. Kurš piecirt? Nepiecirt. Nepiecirt uz galam, jā. Tā kā ir zivs jāpiecēr. Jā, nu vispār man tas zīvīgs izstāsts. Es redzu, ka te peld kā visādi lielākas zivis, mazākas zivis, baltas, bet interesanti, ka tas asars tad nav. Viņš nevar ķerties tikpat labi vai vēl labāk, kā ķērās.
arī tā, ka tu esi. Meženi noķēru vēl pēdavām. Tur padās ķerot asarīšu. Es domāju, ka nāk tas 50. asaris pie galā ir tāda resna mežena. Viņi tur trakoja. Jā, bet bija mierīgs. Vienkārši šodien tas vējš ir riktīgi. Ui. Nu, visu kaut ko jau mēģina izskēmot, kas nav pareizi izdarīts. Tad, ka galīgi jau vairs nevar izdomāt, ko tad izdomāt to, ka ir nepareizās ķēdes uzvilkts vai nav kaut kas sarkans. Nu, kā jau mums aktieriem, mainticīgiem cilvēkiem. Aktieri vainticīgi? Es domāju, ka viņi tie, kas saka, nav, melo vēl pie tam. Tā profesija ir tāda, viņa ir publiska. Viņa ir gan visādām leģendām un stāstiem apvīt, un to arī patīk, patīk to visu ik pa laikam papildināt un atgādināt, ka tomēr mēs jau, ka tā ir profesija, ko man gribas teikt, kas bieži vien do pa smadzenēm, kad cilvēks, kurš ir nofilmējies seriālā vienā epizodē vai vēl kaut kur pēc tam, raksta, ka viņš ir arī aktieris. Un tad liekas, come on, nopelniem bagātais. Tad tā, bet Sanāk, ka tu kā domā, ka tu esi tas vainīgs, ja? Bet varbūt vienkārši zivs ir vakar pēdus. Šodien viņi negrib ēst, un viss. Un tur nav nekādas tupeles, nav tur tu... Protams, tas jau skaidrs, bet tas ir stāsts par to, ka vienalga, kā jau cilvēkam bieži vien patīk, nevis risinājumu meklē vainīgo. Bieži vien necaps risinājums, vislabākais ir atbraukt citu dienu. Jā. Kas tu te? Bet Gins zina, kas ir? Man toties ir visizturīgākā pasaulē. Kasta. Jo? Ot talauzi viņu. Viņš kaut kā inčīgs un teica, ka es varu kādu mēģināt salauzt, nevarēšot. Nopietni? Nu kā pirsu? Zini? Es esmu netīšām uzkāpis citām kastēm, ko tas beidzās. Bet tu tagad to kādu tuīt pārbaudīsi. Es kādu neriskēšu, ar kastīti es vēl tiktu galā, bet par kādu es baigi. Kastītes man mīļākās tagad šitās te. Viņi ir no tā polikarbonāta vai kā viņi, mašīna arī var pārbraukt. Tas ir vismaz ērti, jo man ir daudzas ir tādas, ka salūst. Vismaz kaut kas labs, ka ja tu galīgi dusmīgs esi, tad tu vari uzkāpt uz nodzen dusmas, vai ne? Jā. Tenisisti lauž raketes. Pareizi. Makšķinieki daudz. Ko jūs daudzat aktieri? Galvu pret sienu. Tev var redzēt. Talk jau nekāda, bet mums ir ko darīt. Tur uz līdakām vai vablerīts vai čatarīts. Man jau īstenībā tur ir arī lielāka tāda čatari. Šitie tādi, uz kuru var noķert gan. Bet, ja riktīgi uz līdaku iet, tad tur jāiet zālē, vairāk vēl tuvāk. Nevar jau rādīt visu tos slepenās vietas, tad tu būs sacensības visi. Kur tas bija? Tas tā kā pilns ar zivīm. Ko jūs man stāstīsiet, ka nevar viņus noķert? Kas tas tāds ir? Gribēju parādīt. Tur ir zāles riktīgi. Veģetācija. Te mēs pagriežam, tur ir tīrāks. Un ir tīrs. Ir. Līdek, smuka līdek. Smuka līdek, kaut kas notrūka. Jo tepat uzsit, aznāca. Sasodīts, velns pa stenderu un viss tie latviešu vārdi. Un tad ilgi pī. Tas nav atsējies. Tāpēc es saku, viņš jau nav atsējies. 6 kilogramu tai pavada, tam titānam pašam. Varbūt, ka bija 12, zin kā. Nē, bet tu jau tādu slodzi nevarēji iedot. Koks tur notika. Tur droši vien viņai kaut kāda māšelīte ar sēž, vai ne? Iesim pēc māšeles. Aiziet, kur ir?
Ostaris tas ir. Ostaris. Maza līdeciņa viņam. Man likās. Viņš vispār neuzvedās kā asaris. Nu dod šur, paskaties. Mēģinu. Nu vismaz tā. Nu kāds, nu šitas jau nav vismaz. Nē, es domāju par to līdekli joprojām. Jā, tev pārņemts. Nu viss tagad ir jauna bilde, tagad citi izrādi, ja? Jā. Viņam tā. Es paņemšu, mēģināšu tā saudzīgi. Nu redzi kā, paskaties. Nu, bet tas tagad ir labs. Jā, šits ir forši. Ir garš, ja? Nu, viņš jau ir forši. Kapitāli. Yes. Jā, arī tur tie puscentimetri kādam nepatika. Jā. Nu tās zeķis tu esi nopelnījis jau. Nu, Godam. Tas ir pilnīgi arī otru kāju. Kā saka. Vienu kāju un otru. Abas. Nu, 3,5. Aha. 3,4 pus. Skaisti. Skaisti. Viņš nedusmojās vai? Nē, nu viņš ir tāds, tu vienkārši ar to savu konzervu viņš tur viņu. Nē, sabaidīja. Domāju, nu kā te tev bija vasaras svētki? Jā. Skaisti. Cik viņiem visiem vienāds skaits strības? Nu, tu man arī uzdevi jautājumu. Nē, es pēkšņi aizdomājos, tik liels, ka tiem mazajiem jau nav interesanti skatīties. Domāju, ka vienāds, jā. Vai ne? Jā. Tā. Nu, draugs, paldies tev par emocijām. Pila mute ar ūdeni tūlīt būs. Garšiņa. Ir. Un prasa pēc skaita. 12. Ja? Yes. Mums vēl ir kāds brītiņš vēl ir. Brītiņš vēl ir. Tā kā vienkārši jāmauc. Ne? Nu dažas. Jums būs dažas minūtītes. Mums kāds vēl brītiņš. Jā. Bet zini ko? Kā teica brīdīt, zini ko? Nu man akali dūši. Tas šūpina labi, bet vispār jau šitas pūtiens lielam zivī, līdakam vai lielam asarim ir pa labi. Tad viņš tur var sapūš visu tur un tad tā kā ir cerība, es domāju. Kamēr paši neizkrīt no laivas. Es vienkārši spētu to. Te man nepatīk, tāpēc, ka te ir pārāk vienāds. Agrāk te bija tāds brīvāks. Tā kā tur es domāju, tas cīt aizskriešu, reku tur. Osars ir. Ui, ir. Ir, mājās. Redzēji? Tā kā ūmaņa laikos. Jūs redzējāt kā? Raure. Skaistuļis. Nu tas jau ir jau pēc zivs. Izskatās. Arī ārā. Pats atskatinājās. Pats atskatinājās. Šis saka kaut ko. Tā arī varētu būt. Protīgi sākot. Kas tev jānospiež, ja kaut kas ir viņš pats Nē, apstājās? viņš pats. Gudrs. Viņš arī dusmīgāk. Šis ir rītīgi nikns. Nu, šis ir 3,5-nieks. Jā, cik tas bija? 34. Kaut ko jau mēs te izdabūjam. Izmānām. Cik tas ir arī dusmīgāk. Droši vien iztraucēts. Skaists. Ļoti smags. Jā, nu viņš arī tāds krāsnē. Jā. Šodien jau laikam nebūs tā kūpēšana. Tā būs tā laišana. Jā, lai dzīvo. Šitie taču lai dzīvo. Viņš ir dusmīgs, tā viņš neliks. Vēl vienu noķert, ko? Nu, bet ir labi. Nē, nu viņš man godīgi sakot, tur pašā daļņikā arī paņēma. Tu redz, tu esi kaut ko tur schēmu ošņājies. Es saku ošņājies, tie ir zivis. Sācīs darīt. Māsters saka, griežam. Līdaciņš. Kas tas ir? Līdaciņš.
Vai nokratīsies? Paņemam. Tā. Nu, skaisti. Nu, paldies, mazā līdaciņa. Daudz liela. Jā, olimpiskās spēles būs. Opā! Nu, tas lielais asars ir Saklamā. Ja kāds jau to nezināja, to jau es esmu vienmēr teicis. Tas ar citu Latvijas lielāko asaru, nu, ko es Latvijā esmu noķēris 45 cm, laikam Daugavā 30 cm dziļumā. Un, principā, visi lielākie bijuši, nu, Saklumā. Lielās zivis dzīvo Saklumā. Kāpēc tā, nezinu. Ir. Nu, re. Māsters, redz, viņš zina, kur atbraukt. Vecais triks par ulmeņlaiku vietām nostrādāja uz 200. Bet mēs te ulmeņlaikos pat zandartu noķērām bezsakarā. Ulmeņlaiki. Spiežam podziņas tūlītās. Un būs. Pagā, tu tak čikliksis, te kāds tev ir jau. Man ir jāsadabon to 16-8. Nu jā, tad vēl 4 vajag. Jā? Man liek, ne 12, 13, tad 3 vēl. Pagā, nu sīkos tūlīt dabūsim te. Jau reku skrien pakaļ. Jā. Redzi? Jā. Redzi, skrien pakaļ. Ne, pagā. Ne. Viņi maziņi, tie bija tādi, kas tur aizskrēja. Ne. Viņi iet līdzi. Jā, redzi, viņi praktiski, viņi atnākuši līdzi. Pat viņi ir. Pat viņi ir, nu. Tas ir interesants gājiens. Darīt. Tev jau tur tirinās kaut kas. Es saku, ir. Bija. Redzēji kā? Kaut kas te ir inčīgs. Man liekas, ka te mēs izlaidušies. Tur jau tie sūdi sākās daļā. Nu jau, ko tu novērst? Nu jau. Šitā jau nav godīgi, bet... Vēl viena? Nu, ņem. Pagatavīt man būs. Ir. Ja ir tādā jāsars, tad smuks. Ir apēdi smuki. Tas bija palēninājumā iefilmēt, ko? Mazāks, bet nu smuki. Jū, klausies. Nu šitas jau, Skaisti ja mēs te kūpinātu, ulmeņu laiku točka. Jāliek kartē. Bet viņš ļoti vienreiz, otrais, trešoreiz. Nu, protams, nabaks nevar ierīt tos 10 gramus. Nu, šitas to tavējo lielu arī ierīja mierīgi, es domāju. Gribēja smuki un viņš aizgāja pats savu domādams. Tur stāv kaut kāda zivs, bet viņa... Aķi, salpīt bija, vēl viena. Nu, aiz astis un palaid vaļā. Un tad viņš bija maziņš. Nāk tev tur kaut kas? Nu, bija tikko, viņš izdomāja, ka nē, beigās tomēr. Jā. Atlaidīšu astīt vaļā. Nu. Šitas jau labs. Nu, tagad ir oficiāls? 15. Pagad, cik vajag 16? Jā, vēl viena. Asarīti. Skaisti. Aiziet. Te ir. Neku te patās nabaga. 3.
Jau ietinās. Jā. Viss. Tavs tās nots. Tas būs mājiens ar to, ka jābrauc vēlreiz. Jā. Uz citām zivīm varbūt. Jo uz citām ir vienkāršāk, tur nav nekāda rekorda. Viss. Daudz zivis. 15 asari. Nemelot, ir uzskaitīti. Bet varbūt, ka kāds bija palaists garām. Arīts nodila un netīšām varēja jau piespiest vēl vienu. Bet tas var jābūt, ka palaidām garām. Nekas, tas jau nav svarīgākais, bet ir foršākais. Brīnišķīgi diena. Daudz kas jauns, ļoti daudz ko jaunu es uzzinājis. Forši. Nodila tā lielā līdaka. Bet kā man apsteidz, vai tai dievam dienas pietrūkuši? Brauks akal un ķers akal. Prīmā. Garš ir. Āķis, lūpa, enkurs mugurā. Viss te vēl vajadzētu ielikt ūdenī. Jā, labi, tev opis ir riktīgi gudrs bijis. Bet. Riktīgi. Viedie vīri. Viedi. Mēs atbraucām uz Ulmaņa laikā, tu teici, uz Ulmaņa laika točkām un arī strādā. Jā, šitā bija Ulmaņa laika točka tur. 5. gadā ar briedu. Lūdzu. Bet to 16. zivi nebija vienkārši lemts, reku tev paņēma vienkārši ietina. Visu norāva nost un pateica, ka vēl nokrita mikrofons, ja arī būtu, neko nevarētu pateikt, un ieliec tad un sāk tos, kā saka latviski, gemorojas. Va tā viši, bet forši, visi baigi labi. Brauks akal. Jā. Cik tev zandarti ir? 1. Tad vajadzēs 2, lai pārsist rekordu. Tad arī operatoram diena īsāk. Labi. Čau, draugi. Super. Čau. Gint, pasties, reku. Paga, reku nāk. Es tev 16. zivi noķēru. Uz kārā zoba kā reizi. Tā, man liekas, ir vismazākā šodienas. Redz, tev ir vislielākā, vismazākā, viss tā kā jābūt ir. Jā. Šitādi mums sērijai bildi. Jā. Čau. Čau. Tagad čau. Nē, jāiemet vēlreiz. Redz, ko ir? Tagad viss. Šis ir vēl labāks. Paskaties. 17. Varbūt iemetīs to man. Ko?